Siltie saules stari aicina mūs ikvienu izbaudīt vasaras burvību. Daudziem tas saistās ar izbraucienu pie dabas, savas dzimtās puses apceļošanu vai došanos kādā tālākā ceļojumā. Tāpēc šodien īpašu uzmanību pievērsīsim jautājumiem saistītiem ar ceļošanu. Plānojot savu ceļojumu, viens no būtiskākajiem jautājumiem ir transporta veida izvēle. Līdzās plaši izmantotiem gaisa transportam aizvien populārāki kļūst autobusi, to cenu, maršrutu un ērtumu dēļ. Tā šajā nedēļā Rīgas starptautiskajā autoostā norisinājās Paneiropas valstu autoostu pārstāvju tikšanās, lai kopīgi iezīmētu problēmas un meklētu risinājumus, aizvien uzlabojot autobusu pārvadājumus, piedāvājot ceļotājiem augstākās klases pakalpojumus. We have a lot of passengers in Europe who used the possibilities of traffic by coaches, and we see that numbers of passengers in this kind of mobility increased more and more. And so it is necessary not only for the coach operators, also for coach terminals and the operators from these terminals to increase also the quality and the services. We see in Latvia, especially here in Riga, that it is possible to bring a high quality to the passengers, and that is one of the points that Riga is one of the terminals in Europe where we can learn a lot for this field of quality and standards. Rīgas starptautiskā autoosta ir nozīmīgs transporta mēsls, pasažieru apkalpošanas un autobusu apkalpošanas mēsls arī starptautiskā nozīmē. Jo ikdienā mēs apkalpojam 60 starptautiskiem autobusiem dienā, un šos reisus realizē 18 dažādi pārvadātāji, kuri veic starptautiskos pārvadājumus. Un mēs esam reģiona centrs, tātad Baltijas centrs, savienojam reisus, kas nāk no austrumiem uz rietumiem, no ziemeļiem uz dienvidiem. Un, protams, ja mēs iekļaujamies Eiropas pasažieru pārvadājumu tīklā, arī ir daudz kopīgi jautājumu, kur dēļ arī šī asociācija tika izveidota 2003. gadā, pie tām arī dibināšanas kongress notika Rīgā. Un asociācijā ir pamatjautājumi, kas skar tieši starptautisko pārvadājumu jomu, starptautisko pasažieru apkalpošanu, jo pēdējā laikā īpaši Eiropas Savienībā ir pacēlies jautājums par jautājumiem par pasažieru tiesībām, par mobilitātes jautājumiem saistībā ar cilvēkiem, kuriem varbūt pārvietošanās ir grūtāka, bet tāpat nepieciešama. Un arī ir, mūsu partneri, pārvadātāji kompānijas, biznesa no IRU atzīmē, ir sākuši tādu akciju SmartBus. Autobusi šobrīd ir ekoloģiski, videi draudzīgi, cilvēkam draudzīgi, ērti. Un, protams, ir nepieciešams arī šāda veida servis, tālākais nodrošinājums autoostās. Un autoostas var kļūst reāli par tādiem pasažieru loģistikas centriem, pārsēšanās centriem, jo mēs apkalpojam tikai citu transporta veidu. Mūsu valstī vairāk runā par lidostas attīstību, bet arī ar autobusiem mēs braucam uz ļoti daudziem virzieniem un, tā iespēja sakarā ar autobusu pakalpojumu raksturu ir vēl lielāks nekā lidmašīnu pasažieriem sasniegt savu galamērķi. Mūsu viena no problēmām vai arī priekšrocībām, kā kuro brīdi uz to paskatās, ir tas, ka Rīgā tiek vienā teritorijā apkalpoti gan pasažieri, starptautiskie pasažieri, gan starppilsētu, tālsatiksmes, gan arī reģionālie pasažieri. Un tas ir priekšrocības pasažieriem pārsteigšanās iespēju ziņā, bet savā ziņā grūtības mums, jo apkalpošanas līmenis un servisa prasības šiem pasažieriem ir dažādas. Visredzamākais, kas šobrīd redzams, mēs esam ļoti daudz ieguldījuši pasažieru informācijas jomā. Tas ir pieejamība pasažieriem, gan biļešu tirsniecība internetā, tagad ir jauni tablo informācijas saņemšanā, mājaslapa attīstīta. Katrā ziņā ir vēl daudz ko darīt, īpaši, ja mēs runājam tiešām par pasažieriem ar specifiskām vajadzībām, bet visu jau, protams, ierobežo finanses, kā vienmēr. Protams, ka Rīgas autoostai jāattīstās, un es domāju, ka šajā plenārsēdes ietvaros varbūt kaut kādi padomi, priekšlikumi,
kādā veidā Rīgas, tieši mūsu autostas attīstīties turpmāk. Es domāju, ka Rīgas autostai ir un jābūt lielai nozīmei, tāpēc, ka turismā jomā. Bet mēs visi saprotam, ka šīs dienas apstākļos faktiski tieši situācijas autosti ir diezgan grūti attīstīties. Tāpēc es uzskatu, ka pašai autosti jāpiedāvā kaut kādus variantus, lai uzlabotu situāciju, un mēs labprāt komitejā tos izskatīsim un atbalstīsim.